Jūs uz galda man redzat diezgan lielu daudzumu eļļu. Te ir vairāk par 50 eļļām. Un šādu daudzumu eļļu izmanto aromdiagnostikā. Tas ir veids, lai varētu noteikt cilvēka emocionālo stāvokli dažādās dzīves sfērās uz konkrēto brīdi. Tas nozīmē, ka tas varētu būt situācijās, kad pielieto aromdiagnostiku, kad, piemēram, cilvēks nezina, kur konkrēti viņam ir problēma ar kādu konkrēti, varbūt, sfēru, un testējot vai pārošņājot katru vienu eļļu, mēs varam noteikt, kurā tad sfērā cilvēkam ir tieši problēma. Tas ir diezgan interesants pasākums, jo es jau esmu iepriekš to stāstījis olfaktoterapijā, tātad to pielieto, lai strādātu ar emocijām, ar emocionāliem blokiem. Un, kad mēs piedzīvojam vienalga kādu situāciju, problēmu, mums vienmēr ir kaut kāds fons. Mums ir ne tikai emocijas, bet mums ir arī viss apkārt, kas mums ir fonā, un tādā skaitā tās ir arī smaržas. Redze, tātad oža, sajūtas, emocijas, un tas viss ietekmē. Un mēs, diemžēl, neatceramies smaržas, kādas bija tajā brīdī, bet tas viss mums ierakstās mūsu zemapziņā, un ošņājot katru eļļu, tas mums izceļ lūk šo te dziļo atmiņu ārā, un mēs varam pateikt, vai mums tās eļļas smarža patīk vai nē. Nu, piemēram, kādam ciedra eļļa smaržo pēc kaķu toaletes. Kādam, tur, piemēram, priedes eļļa smaržo vēl pēc kaut kā nepatīkam, pēc kaut kādām zālēm. Ir kaut kādas asociācijas, kaut kādi piedzīvojumi, kas varbūt ir bijuši slimnīcā. Tad katrai eļļai veidojas sava asociācija ar to atmiņas brīdi, kad ir piedzīvots šis pārdzīvojums. Un tas ir ierakstījies arī mūsu smadzenēs, un rezultātā mēs ejam pa dzīvi, nesot lūk visu laiku šito informāciju. Un aromdiagnostikā tātad mēs varam to izcelt ārā un pastrādāt tieši ar šo konkrēto problēmu, jo viņa ir mūsu ķermenī, un mēs varam izmainīt lūk šo te savu attieksmi pret situāciju, kas mums ir izveidojusies, jo viņa mums ir radījusi bloku, mēs ar viņu visu laiku ejam pa dzīvi, un viņa mums traucē kaut kādā brīdī varbūt realizēties, varbūt uzturēt kontaktus vai sasniegt kaut kādus savus mērķus. Nu, eteriskās eļļas ir ļoti lielisks palīgs, lai mēs varētu izmainīt sevi, savu attieksmi, savu iekšējo stāvokli. Tā kā, ja jums uzrunā šāds te veids, kad jūs esat gatavi atnākt uz šādu seansu un paošņāt un pateikt, lūk, šis man patīk, šis man nepatīk, un no tā rezultātā es jums uztaisīšu aprakstu, rezultātu, un pēc tam jau varēs strādāt ar ēteriskām eļļām, lai uzlabotu vai izmainītu savu iekšējo stāvokli attiecībā uz to konkrēto problēmu, ko jūs esat kādreiz piedzīvojuši, un dzīvotu tālāk vieglāk un realizētu sevi arī daudz vieglāk pa dzīvi. Lūk, tas ir tas, ko es piedāvāju. Laipni aicināti ieteikties. Tas būs interesanti gan jums pašiem, gan arī man. Tā kā saite, kur pieteikties, ir jums tur lejā. Tiekamies!